Raidījumu piedāvā riepu centri Pirelli Keypoint un Mogo – autolīzings tiem, kas virzās uz priekšu. Arvien straujākiem soļiem tuvojas tā diena, kad visiem Latvijas teritorijā eksploatētajiem auto ir jābūt apautiem ar ziemas apaviem. Kā zinām, tas ir 1. decembris. Tā sauktais pārejas periods jau ir sācies. No 1. oktobra automobiļus ir atļauts aprīkot arī ar ražotām ziemas riepām. Un tieši tādēļ mēs, tavs autokolektīvs, esam pievērsušies ziemas riepu pastiprinātai izpētei. Pagājušajā pārraidē mūs visus pārsteidza Ķīnā ražotās mazbudžeta riepas Sailun, kuras daudzos parametros izrādījās pārākas pat par dārgākajiem Eiropas konkurentiem. Šodien mēs ķersimies pie riepu veikalu augstākajiem plauktiem un uz vienas strīpas liksim premium ražotāju produkciju, kura paredzēta pašām bargākajām ziemām. Kā saka, veci un viedi vīri pēc siltas ziemas nāk augsta. Mēs gan nevaram apsolīt, ka tas tā tiešām būs un ka visus ceļus klās balta sniega sega un ledus, bet, lai labāk sagatavotos ziemas riepu un vispār riepu maiņas sezonai, mūsu rīcībā šodien ir 4 vienādi automobīļi, kuri ir aprīkoti ar dažādu ražotāju ražotajām riepām. Izteikt savu vērtējumu par tām esam aicinājuši Latvijas autosporta jaunāko paudzi. Neskatoties uz savu vecumu, šiem puišiem aiz muguras ir uzkrāta milzīga pieredze un neskaitāmas stundas, kuras viņi pavadījuši pie rallija autostūres. Ralfs Sirmacis, startējot R2 klases ieskaitē, ir spējis izcīnīt veselus 2 Latvijas čempionu titulus pēc kārtas. Savukārt tieši uz Kristapu Feldmani daudzi autosporta eksperti mūsu mājās liek savas likmes nākotnē, jo Kristaps rallija trasē spēj būt patiešām ātrs. Abiem pieaicinātajiem ekspertiem būs jāsalīdzina 4 ražotāju ražotās riepas. Goodyear Ultra Grip Ice Arctic izceļas ar inovatīvas formas radzēm, kas palielina to saskares laukumu ar ceļa virsmu. Bridgestone Spike 01 16 colu diskam piemērota 205/55 izmēra riepa maksā aptuveni 125 eiro, ir lētākā no testā piedāvātajām riepām. Nokian Hakkapeliitta 8 daudziem komentārus neprasa. Šī riepa bieži vien ir sportiskāka braukšanas stila piekritēju izvēle, jo tā ir lieliska saķere, vairāk raģu. Starp citu, pagājušajā gadā izmantojot tieši šīs markas riepas, tika uzstādīts jauns pasaules ātruma rekords braucot pa ledu – 335,713 km/h. Jāpiemina arī tas, ka Hakkapeliitta 8 ir arī dārgākā no visām testā piedāvātajām riepām – 156 eiro. Savukārt Pirelli šajās simboliskajās sacensībās startēs ar pagājušās sezonas top jaunumu – Ice Zero. Tā ir apgādāta ar tās augtajām dubultajām radzēm. Tām ir pagarināts serdenis, platāka pamatne, labākais lodzes sadalē un līdz šim neredzētas formas galvas. Tās nav apaļas, un to forma veicina labāku radzes iekļūšanu apledojušā segumā. Piekritīsiet, izdarīt izvēli šajā četrniekā nebūs viegli, jo, lai gan vizuāli līdzīgas, šīs riepas ir radikāli atšķirīgas. Kopīgs ir tas, ka viss ir ražotas, bet katrs ražotājs ir domājis par kaut ko citu bremzēšanu, vadāmību vai pātrināšanos, tāpēc viņas ir diezgan dažādas. Un kādai riepai ir vairāk šipi, kādai ir mazāk un kādai ir garāki, kas arī daudz ko jau maina uzreiz. Neatkarīgi no tā, kāda būs jūsu izvēle un kādas tieši ziemas riepas jūs šo sezonu būsiet nolēmis uzstādīt savam auto, ir ļoti svarīgi atcerēties vēl pāris lietas. Pirmkārt, lai nodrošinātu ziemas riepu perfektu darbību, tajās ir jābūt pareizam spiedienam. Otrkārt, pēc riteņu montāžas, riteņu skrūves ir jāpārvelk ar dinamometrisko atslēgu. Kā arī, ja būsiet izdarījis izvēli par labu ražotām riepām, dar atcerēties pāris lietas par to eksploatāciju. Ļoti svarīgi, kā to riepu vispār izmanto, jo mums arī pēdējā rallijā, Liepājas rallijā bija mazliet problēmas ar to riepu izmantošanu un mums to laiku mazliet izmainīja nevis tieši riepu modelis, bet tas, kā mēs viņu izmantojam. Protams, tās ražotās riepas, braucot pa pliku asfaltu, viņas nodilst, bet nebūtu ieteicams īpaši spolēt, izbuksēt un bremzēt ar sabloķētajiem riteņiem. Tas varētu raģu mūžus samazināt. Mūsu šīs dienas testa trase ir tipiska netīrīta ziemas šoseja. Vietām pieblietēts sniegs un ledus, vietām sniega putra, kura mijas ar asfalta plankumiem. Abi braucēji trasē ar dažādām riepām apautajiem Volkswagen dodas jauktā secībā, lai mazinātu rezultātu atkarību no ceļa seguma stāvokļa. Un pirmie iespaidi ir visnotaļ pārsteidzoši. Līdz šim ikdienā abi puiši braucot ar saviem auto ir izmantojuši Hakkapeliitta 8, un pirms šī simboliskā testa bija pilnībā pārliecināti par to pārākumu. Bet par visu pēc kārtas. Un sāksim ar Goodyear un Bridgestone.
Bridgestones salīdzinoši ar pārējām riepām slikta bremzēšanās, bet vadāmība bija diezgan laba. Un pātrināšanās, es teiktu, arī bija laba, bet uz bremzēšanu, jā, viena no sliktākajām. Es viņu vērtēju līdzīgi kā Goodyears, bet Bridgestones mazliet to tomēr labāk bremzējās. Goodyears varbūt mazliet sliktāk bremzējās. Likās, ka arī ar pātrināšanos nav tik labi, kā gribētos, bet patika toties, kā vadās. Arī salīdzinoši ļoti labi vadījās, bet arī ar bremzēšanu bija tā, kā bija. Ļoti līdzvērtīgi Bridgestonam. Pirelli vārds daudziem no mums līdz šim ir asociējies tikai un vienīgi ar sacīkšu un high performance riepām. Tādēļ vēl jau vairāk ir interesanti, ko šis itāļu ražotājs spēs likt pretīm kompānijai, kura daudzus gadus ir atradusies ziemas riepu testu topu virsotnē. Šī riepa ir mana mīļākā riepa. Arī es pats viņu izmantoju ikdienā tieši šo 8. Hakapelitu. Es pats visu laiku ziemā esmu braucis ar Nokianiem. Hakapelitu, tāpēc man likās, ka Nokian varētu būt labi, bet Nokianam bija pārsteidzoši laba bremzēšanās, bet vadāmība bija pat sliktāka nekā Goodyearam un Bridgestonam. Likās, ka šī ir viena no labākajām riepām, bet es laikam tagad mainīšu savas domas, jo es pabraucu arī ar Pirelli. Šīs riepas man šķita vislabākās gan uz bremzēšanos, gan uz vadāmību. Visātrāk mašīna apstājās, vislabāk pātrinājās un arī vislabāk vadījās. Man ļoti patika, kā viņš vadās, un arī tā bremzēšanās bija ļoti, kaut arī mēs bremzējām uz tiem mazu ātrumu, uz 40 km/h, tāpat tās uz tik mazu ātrumu bija ļoti jūtama atšķirība. Visticamāk, pie vainas tik labam vērtējumam ir jau iepriekš pieminētā dubulto radžu tehnoloģija, pateicoties kurai ir iespējams uzlabot gan vadāmības, gan bremzēšanas īpašības. Radzes ir vispār neredzēt, es pirmo reizi redzu tādu radzi. Viņa nav ne apaļa, ne kantaina, bet viņa ir kaut kādas jocīgas figūras. Ar rievu uz bremzēšanu. Par to, ka šipi bija apaļīgi un tagad viņi nāk kantaini, tā atšķirība ir diezgan manām uz sānslīdēm, jo ar šīm kvadrātainajām naglām uz sānslīdēm ir daudz noturīgāka riepa, nevis kā ar apaļajiem šipiem. Apaļie šipi vairāk slīdēja uz sānslīdēm. Jā, un viņam arī atšķiras ne tikai tas pats redzes gals, bet arī pati pamatne, lai labi pātrinātos un labi bremzētos. Un vēl ļoti svarīga lieta izskatās, arī viņas ir uzlīmētas, nevis iekšā lamilēs, bet diezgan liels laukums ir tieši cietās gumijas. Tas arī izskatās, ka varētu tā nagla labi turēties, kas radžu riepai ļoti svarīgi, jo ja radžu riepai izkrīt nagla, tad tā riepa vairs neko labu nevar uzrādīt. Un nobeigumā, kā papildinājums mūsu ekspertu spriedumam, viens ieteikums. Vadot savu auto pa pieputinātām šosejām vai ledus klātiem lauku ceļiem, atcerieties, automobīli vada ne jau riepas, bet autovadītājs. Un brīžos, kad ceļa apstākļi ir smagi, pati svarīgākā ir pareiza braukšanas ātruma izvēle. Protams, ir jāatzīst, ka šis tests vairāk balstīts uz mūsu pilotu emocijām un subjektīviem spriedumiem. Jo būtībā top ražotāju plauktos ir ļoti grūti atrast sliktas riepas. Tās visas ir labas. Vienīgi svarīgākais, kuras no tām ir labāk piemērotas tieši jūsu braukšanas stilam un vajadzībām. Raidījumu piedāvā riepu centri Pirelli Keypoint un Mogo – autolīzings tiem, kas virzās uz priekšu.